Esiet sveicināti! Šodien ir 2012. gada 7. aprīlis. Mēs atrodamies atpūtas vietā Rasa Spā, kur notiek seminārs jogas pamatprincipi. Mani sauc Elīnu un es pasniedzu jogu. Ar iepriekšējiem semināriem un lekcijām jūs varat iepazīties mūsu mājaslapā www.jogas.lv, kur katrs var apgūt jogas teoriju un praksi, kā arī iepazīties ar dažādiem jogas veidiem. Mūsu šodienas tēma – 2. jogas princips. Mēs pēc tam runājām par tādām augstām lietām, netveramām, nedefinējumām, kas mums, rietumu cilvēkam ir absolūti, ne absolūti, bet ļoti, ļoti grūti saprotams. Mums nav aiz kā pieķerties, mēs gribam loģiku, analizēt, es gribu kaut ko izdarīt un saņemt rezultātu. Tad 2. jogas princips, par ko mēs tagad parunāsim, ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Jā. Uz jaunākie klausītāji. Lūk. Jo, lai gan pirmais princips ir pats pamats, mums arī jāapskata ir 2. princips un to, kā viņu reāli pielietot dzīvē. Un tad mēs atceramies, ka pēc definīcijas ar 2. jogas principu mēs apņemamies visu savu enerģiju, laiku un spēku tērēt mērķa sasniegšanai un nenovirzīties uz citiem sīkumiem, izvirzīt mērķi un viņu sasniegt. Kā jau mēs vakar runājām, tad mērķi mums var būt dažādi. Te nav teikts nevienā vietā, kādam tam mērķim ir jābūt. Ja? Tas var būt ļoti praktisks mērķis, nonākt no punkta A līdz punktam B. Tas var būt lielāks mērķis, iegūt paaugstinājumu. Bet, tātad, tās mērķa raksturs jau ir tā kā otršķirīgs faktors, un pie tam katram ir savi mērķi. Iespējams, ka kaut ko, kas mums vēl ir jāsasniedz, kā cits jau ir sasniedzis. Viņam nav tā, ka mums visiem tagad ir jāvirzās uz vienu mērķi, un viņš ir jāsasniedz. Tāpēc mēs tā arī darbojamies. Pirms iesaistāmies kārtējā darbībā, mums vajadzētu sev pajautāt, vai tas, ko mēs darām, palīdz mums sasniegt mērķi. Tad mēs analizējam konkrēto situāciju un skatāmies, kā visefektīgāk varētu izmantot laiku, enerģiju un apziņas resursus. Un to visu ir iespējams darīt ļoti dažādos veidos. Jo parasti ir tā, ka cilvēks saka, es gribu to un to. Es tagad gribu būt bagāts. Bet neseko nekas tālāk. Ir tikai šis te gribas izpausme. Lai kaut ko izdarītu, mums ir trīs posmi. Mēs paužam savu gribu, mēs iegūstam zināšanas, kā to izdarīt, vai arī skatāmies tos soļus, izplānojam, kā to izdarīt, un sasniedzam mērķi. Tas tādā vieglākajā, pietuvinātajā variantā. Jo mums, kā jebkuram karavadonim, ir nepieciešama taktika, kā mēs tālāk rīkosimies. Jo parasti ir tā, ka mēs tā kā kaut kādu ceļu tā kā dodamies mērķim pretī, kaut kādu gabaliņu, pēc tam mums ir kaut kas mums novērš no tā. Mēs atkal jau sākam iet vai uz citu mērķi, vai kaut kā nobīdamies no tā mērķi. Visu laiku kaut kas mainās. Tāpēc viens no svarīgākajiem faktoriem, ar ko mēs strādājam, ir mūsu prāts. Jo smalkāk, jo sīkāk mēs varēsim izanalizēt situāciju, jo smalkāk mēs izplānosim šos te tālākos gājienus, jo veiksmīgāk būs šī mērķa sasniegšana. Tas tā kā bērns. Viņš kaut ko ļoti grib. Vai tā būtu
konfekte, vai karamele uz kūkas, vai manta veikalā. Viņš tik ilgi tam tētim vai mammai nepārtraukties virsū, un kaut kādā brīdī viņi visticamāk salūzīs. Vai arī viņi atradīs veidu, kā tā viltīgi vai caur vecmāmiņu, vai caur labiem darbiem, vai ļoti dažādām citām metodēm. Bet ja viņam nekas cits neinteresē, viņš visu atmet. Un šajā ziņā mums vajadzētu būt kā bērniem, kurš grib savu konfekti vai mantu veikalā. Ja? Varbūt, ka tas nav gluži pareizākais piemērs un tā, bet tās visas darbības, ko viņš izdara. Vai kaķis, piemēram. Viņam arī ir savas viltības, ko viņš izmantos, lai viņš tiktu pie lielāka gardumiņa. Ja? Es viņam nepievēršu uzmanību, viņš jums nāk pie jums klāt. Tad viņš pamožā, tad viņš vēl kaut ko izdara. Mums tā tikai liekas, ka kaķis tādi nepārāk gudras būtnes, bet viņi ar mums ļoti veiksmīgi manipulē. Bet viņš visu savu enerģiju velta. Viens ir gulēšana un slaistīšanās, un otrs ir, ja viņš dzīvo mājās, tad viņš, kā viņam iekārtoties pēc iespējas ērtāk, lai viņš kļūtu par mūsu mazo dievu. Lūk, jo, zinat, kāda ir domāšana nosacīta suņiem, ja? Ja saimnieks par mani rūpējās, tad viņš ir dievs. Un kaķim atkal ir otrādā. Saimnieks par mani rūpējās, tad es esmu dievs. Ja? Un šādā ziņā viņi daudz ko ļoti veiksmīgi panāk. Jo, ja mūsu intelekts nebūs prāts attīstīts, tad mūs sāks vadīt mūsu instinkti. Un tas jau ir ļoti, ļoti bīstami. Jo bieži vien tā arī notiek. Un tad mūs vada bailes, agresija. Mēs ļoti baidamies, ka mūs atlaidīs no darba, vai ja tur tantu stāv priekšā, viņš pagrūst, vai arī nonākot agresīvā vidē, mēs to instinktīvi vienkārši jūtam, jo tas mūsos ir tā kā, nekur nav mūsos pazudis. Jo jogas mērķis ir brīvība, laime un prieks. Bet ja viņš sāk vadīties saviem instinktiem, sāk pieņemt neloģiskus lēmumus. Ir tā, baidos pazaudēt darbu. Tad man ar nagiem un zobiem jāiecērtās ir šajā darba vietā. Un es tur sēdēšu, kamēr man neiznesīs ar kājām pa priekšu. Cilvēks vienkārši paniski baidās šo darbu zaudēt. Un tad viņš savu enerģiju velta nevis tam, lai augtu, lai meklētu, kur sevi realizēt, bet citām lietām, ko mēs parunāsim mazliet vēl. Lūk. Jo mums, tā ir salīdzinoši ar dzīvniekiem un visām citām mazattīstītākām būtnēm, mums ir iespēja izmantot savu prātu. Ja? Mums nav jāpakļaujās tikai saviem instinktiem. Bet viņu mūsos ir daudz, tāpēc mums ar viņiem ir jāstrādā. Mums ir jāpasako, kurā brīdī kas notiek. Jo ir mums dažādas karmiskas situācijas. Katram ir sava pagātne. Un mēs zinām, ka mūs velk uz kaut kādām dažādām lietām, katru uz citu. Jo, ja tevi ir kaut kāds iedīglis sēkla, tad viņa gaida tikai labvēlīgus apstākļus. Tāpat kā sēkliņa. Viņa ir mierīga, viņa tur stāv uz stūrīti, nekas nenotiek. Tajā brīdī, kā viņa ieliksiet zemītē, aplaistīsiet, noliksiet siltumā saulītē, viņa sāk saukt. Līdzīgi ir ar karmu. Piemēram, cilvēks nevar atteikt, kad viņam piedāvā glāzīt kādu spirtotā dzērienu. Viņš tāds ir, viņam ir noslēdz uz to. Vienīgā iespēja viņam no tā izvairīties ir izvairīties no šiem apstākļiem. Tikpat labi cilvēkam kādreiz ir kārdinājums vai ēdiens, vai tur tie paši apavi, tu ieej un tu gribi. Vai
arī tāpat iepirkšanās. Ja? Tev parādīja kaut kur. Un tu viss, tu jau vairs tā kā par sevi nedaudz. Lūk. Tie ir mūsu instinkti. Jo savā ziņā, instinkts jau nav nekas slikts no tāda viedokļa, ka tie palīdz izdzīvot un dominēt. Bet tad, kad viņi ņem virsroku pār prātu, ir taču jums gadījies kādreiz instinktīvi rīkoties. Tad, kad tu jūties bezspēcīgs, ja, tad kaut kādā brīdī roka pasitās kaut kā, ja. Gadās tā, ka, absolūti, bet vai tas ir vietā un vai to vajadzētu darīt, par to mēs varam diskutēt. Kādreiz varbūt tiešām, kad cilvēks ir jānomierina, tā varētu būt atļauta lieta, bet parasti jau ir tā, ka tu pār sevi tajā brīdī vairs nevari. Vienkārši esi, tā kā norāvies no tā. Lūk. Un mums rodas arī pieredums. Ja mēs vienā vai otrā veidā rīkojamies, tas var būt, ja mēs netrenējam savu prātu, tad instinkti mums vienmēr ņem virsroku, bet ja mēs savukārt sākam visu loģiski analizēt, tad mēs samērā ātri pierodam, ka mums ir jābalstās uz veselo saprātu un loģiku. Tad, būs mums piemērs. Katru rītu cilvēks pieceļas un jau iedomāties par to, ka viņam jāiet uz darbu, viņš jūtās slikti. Tad viņš vai kāp tajā pilnajā sabiedriskajā transportā vai savā mašīnā un sastrēgumā, un tur tādi paši nīgri, un viņš nelaimīgs, kāds uzkāp uz kājas, tur apmainās ar laipnībām, un nāk birojā un jau kavējās, un priekšnieks pulkšķi, un viss viņam nepatīk. Ne viņam darbs patīk, tas, ko viņam jādara, ne priekšnieks, viss ir baigi slikti. Bet, kas notiek? Nostrādā pašsaglabāšanās instinkts. Darbs man nepatīk, rezultāti man arī tā. Ko viņš dara? Viņš sāk veikt kaut kādas intrigas. Veidot koalīcijas, to enerģiju, ko viņš varētu efektīvi izmantot darbā, vai kaut kādām citām lietām, viņš izmanto pilnīgi kaut kam citam. Lūk. Jo, savā ziņā, darbs, ja ir darbs, tad ir nauda, tu varēsi paēst, apģērbties, tev būs kur dzīvot, tā baile to visu, tāds bailes visu pazaudē, tā kā liekas, ka tu uzreiz visu zaudēsi. Tad tu katru rītu sakot zobus, dari vienu un to pašu, un tad pie zobās tev palīdz tik galā norīvētajiem zobiem. Lūk. Un viņš neredz to iespēju šo te brīvību kaut kādā veidā ietekmēt. Viņš jūtās nebrīvs, un to arī sāk izmantot arī citi cilvēki. Tev sāk draudēt, to, ka tur būs status samazinājums, ja viņš būs, viņš tāpat būs. Bet ir otra iespēja. Otrs scenārijs, ka pienāk šis te darba dienas rīts, tu saproti, ka tev ir jāceļās un jāiet, bet ir mainījusies tava attieksme. Jā, man tas ir jāizdara, bet es skatos tā kā tālāk. Es nedomāju tikai par šo darbu un kā pie viņa pieķerties. Viņš sāk domāt, ko viņam darīt. Jo, vienmēr taču ir kāda izēja. Viņš var mēģināt mainīt darbu. Kurus tagad iešu, valstī grūti, bet darbs liels, nevar. Var sākt mācīties par bišķiņiem, kaut iegūt jaunas zināšanas. Var strādāt pats sev. Var saprast, ka šis darbs ir viņa pienākums, darīt to labi. Bet paralēli tam darīt vēl kaut ko. Tas ir tāpat kā cilvēkam, kuram darbs ir absolūti neradošs, bet viņš kā cilvēks ir ļoti, ļoti radošs. Tad viņš izmanto visu savu brīvo laiku šeit radošajām lietām. Varbūt, ka vēl pēc kāda laika šī radošā lieta kļūst tas, ar ko viņš var nodarboties, ko viņš var pārdot. Un tad viņam vairs nav šī te, paniskā baila, ka viņš zaudēs darbu un ar to arī dzīve beigsies.
Jo, ja tu tikai uz to arī orientējies, tad kaut kādā ziņā pat noskaņojies. Vēl pirms darba zaudēšanas jūties tā, kā tu būtu zaudējis darbu. Arī noskaņojies, un tev tā kā viss virza uz šo te šajā virzienā, un nebūs nekāds brīnums. Kuram patīk darbā tāds, kurš vērt intrigas, kurš spēlē tādas aizmugures spēlītas, ka tik kādam ieriept, un tā. Tā kā par to ir vērts padomāt. Bet, lai kaut kas notiktu, ja, nekas jau īsti vēl nav mainījies, bet ir tāds impulss, ir vēlēšanas kaut ko mainīt. Un par to jau mēs runājām, ka ja mums galvenais ir griba kaut ko izdarīt, tālāk mēs iegūstam zināšanas, kā to izdarīt. Bet ar gribu zināšanām arī nepietiek. Mums ir vajadzība kas? Krija vai darba. Ja? Tad mēs sākam reāli rīkoties. Un vajag tā, samērā, protams, ir brīži, kad ūdens sniegs mutē, un ir cilvēki, kuriem it kā piedāvā vieglās iespējas. Bet parasti jau tām vieglajām iespējām ir kaut kāds āķis klāt. Ja tev piedāvā ātro kredītu, tad paskaties, kāda viņam ir procenti. Vai, ja tev kaut kādu netik likumisku lietu piedāvā, tad paskaties, ar ko tev tas var maksāt. Es tiešām esi spējis gulēt bezmiega naktis, uztraukties, ka tāds pieklauvēs, un tu jau katreiz domā, ka brauc tev pakaļ. Un vēl ir tāda lieta, ka cilvēki dalās arī dažādās pakāpēs pēc tā, cik lielā mērā viņi sevi apzinās. Ir tā šobrīd ļoti liela masa, kas neapzinās pilnīgi neko. Viņiem ļoti labi palīdz tāda lieta kā reliģija, viņiem palīdz stingra disciplīna, ļoti spēcīgs pārtikas princips, maziņš balvas princips. Tad ir cilvēki otrā pakāpe, kas tiešām meklē šīs te iespējas, kas jau ir apzinātāki savā līmenī, kas arī ar loģiku spēs, tā teikt, izvērtēt šo te situāciju. Viņiem nebūs tik izteikti šīs bailes, instinkti, viņi daudz tā kā reālāk skatīsies uz tām lietām. Tā. Jā, un tajā brīdī, tad, kad mēs sasniedzam noteikti mērķi, piemēram, tas cilvēks, kurš sāk kaut ko mācīties, lai dabūtu jaunu darbu, tad, kad viņš to savu darbiņu ir dabūs, viņam ir jau jāskatās tālāk. Un varat iedomāties, kā reaģēs jūs priekšnieks, ja jūs sāksiet strādāt pie viņa pirms pārbaudas laikā, un jau viņam paprasīsiet rekomendāciju nākamajam darba devējiem. Nezinu, kā viņš reaģēs. Lieli uzņēmumi ierakstīšu, ka viņi mums sniedz rekomendācijas, bet mazajos būs tā. Varbūt, ka viņi iemācīsies novērtēt, bet arī jāskatās. Jo, ja mēs praktiski sasniedzam šo te mērķi, mēs iegūstam prieku, laimi, arī savu veidu brīvību un vienlaicīgi samazinam savas ciešanas. Un mums ir jāizvērtē gan savi resursi, gan prioritātes. Tas tā kā mēs runājam, ka laukos šīs te darba iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas, vai arī tas ir ļoti mazkvalificēts darba spēks. Ja? Visticamāk, ka tu neatradīsi tādu, vai tev ir kaut kas unikāls, kas ir jādara pašam, vai ir jāmeklē kā citas iespējas, vai pārcelties, vai kaut kas ir jāmaina. Un paralēli vēl ir tas, ko mums uzspiež sabiedrība. Tā ir, vai ne, kad jums ir jāmācās, jums ir karjera, jums ir jātiecās pēc augstiem mērķiem, vēlams augstas algas, kas sievas vai bagāta vīra, 2 reizes gadā vismaz jābrauc tālā ceļojumā, jāiegādājās mājā, būt vismaz 2 smukiem bērniņiem, kaut kādas tādas lietas, tādas ārīgas lietas, ko it kā no jums sāk prasīt.
Bet neviens jau būtībā no jums to neprast, tikai jūs paši. Protams, ka jūs ietekmēties no apkārtējās vides. Kādreiz saka, bet man nav citas izējas. Man ir jāiet uz to darbu un nekas dzīvē nemainīs. Ja jūs tā domāsiet, tad tā arī būs. Lūk. Bet tad, kad mēs paskatāmies šos te resursus un prioritātes, mums vajadzētu pamēģināt noteikt kādu vieglu mērķi iesākumu. Nosakam sev vienu vieglu mērķi. Tas katram no mums ir, vai ne? Kaut kāds sarakstīns, ko mums gribētos sasniegt, vai ne? Ir? Ir. Vai kaut vai aizbraukt kaut kur, satikt sen neredzētus draugus, iestādīt sēkliņas podiņā, lai tur ir tās dillītes mums būtu pavasarī. Nu, tas varbūt, tu visu laiku atliec, vai tur piešūt pogu. Atliec un nav. Savukārt pamēģiniet viņu tiešām tā, lai tur būtu maza piepūle, maza resursu nepieciešama, mēs ātri sasniedzam un ātri saprotam. Ja? Lai mums vajadzēja sasniegt un, tā teikt, izvērtējam un redzam uzreiz rezultātu. Tad mēs pamazām varam pāriet jau pie jauniem mērķiem. Lai atkal, mēs sevi pilnveidojam un spējam jau arī atšķirt, kas ir būtiski un kas ir nebūtiski, kas ir vajadzīgs, kas ir liekas. Jo, kā jau mēs minējām, mērķim nav jābūt ne grandiozam, ne noteikti pareizam. Pat ja jūs, tā teikt, izdarīsiet nepareizu lietu un izdarīsiet secinājumu, tas mērķis jau būs sasniegts. Jūs varēsiet iet tur, kur jums jādodas tālāk. Jo tā apziņa tad, kad tu esi, tā vienkārši tā ej un neizvērtē, un tad aplausties pie tā, ka tas viss ir bijis kļūdaini un nepareizi un diezgan smagi. Lūk, tā mēs pamazām dodamies uz priekšu, trenējam prātu, esam iemācījušies realizēt mazus mērķus, pārējiem uz vidējiem un lielākiem, un jau mēs esam tā kā ļoti efektīgi darbojušies. Un tā mēs esam nonākuši pie otrā jogas principa. Ne? Tas, par ko mums jogi māca. Lūk, ko mēs darām ar instinktiem? Ja, jo, kā jau mēs minējām, viņi bieži ņem virsroku, un mēs sākam cepties ne no šā, ne no tā, un mēs neesam, mūsu instinkts bieži vien nostrādā ātrāk nekā prāts. Mēs sākam dusmoties, ieejam instinktu varā, un prāts mums vairs neko nevar palīdzēt. Viss nav, mēs vairs loģiski nedomājam. Ja pēc kāda brīža analizē situāciju, tev liekas, jā, kā es tā vispār varētu, es taču tā nekad nedaru. Ja? Tā pašā laikā tu esi tā kā nonāc instinktu varā. Jo, kas notiek? Nav jau tā, ka mēs esam tikai vieni paši. Mums apkārt ir ļoti daudz dažādu lietu, traucēkļu un blakus apstākļu. Lūk, kas novērš mūsu uzmanību? Modina mūsos naudošos instinktus. Viņi tādi mazi. Tas tāpat kā karmiski nonākat situācijā, nostrādā, ja? Tātad, ja tev ir tendence uz kaut kādiem atkarību izraisošām vielām, tad turies no tā tālāk. Arī zini, ka tu ar sevi īpaši nespējas pat, tā kā cīnīties. Un tāpēc jācenšas iztikt bez galējībām, nedzīvot pēc vēru likumiem, jo savā ziņā tas nozīmē mainīt pieredumi. Nav viegli. It kā liekas kaut kādu brītiņu pareizā virzienā. Pēc tam liekas, jau viss tik labi, atgriežamies pie vecā. Un atkal jūties tā omulīgi, kā tas ir tas, ko tu jau zini, tās jaunās lietas, tas ir tā kā kalns. Iedomājieties, mēs sasniedzam virsū, tiecamies uz virsotni, bet kaut kur bišķi tā kā bumbiņu noripojam lejā. Bet tajā brīdī, kad jūs sasniegsiet virsotni, tad jūs visticamāk iesiet pareizajā virzienā, jums nedraudēs vairs atpakaļ vecajās sliedēs. Bet tas ir, visai liels darbs ar sevi. Lūk.
Otrajā jogas principā ir ņemams tas arī, ka mēs veltam tam visu laiku, enerģiju un apziņu. Svarīgi ir koncentrēties. Tad, kad jūs koncentrēties uz punktu, stāvot kādā jogas pozīcijā, jūs visu uzmanību ir koncentrēti, jūs varat noturēt līdzsvaru. Tā ir pašā brīdī, kā jums sāk tur tāds domas iet apkārt, un jūs sākat vērot apkārtējo vidu. Jā, izkrītam mēs ārā no šīs te pozas un nevaram vairs koncentrēties. Tāpēc mums ir jāapskatās, kā tas praktiski notiek. Mēs jau runājām, ka viens no tiem faktoriem, kas mūs ietekmē, ir redze. Mēs vizuāli ļoti uztveram, ļoti analizējam, kas notiek. Un tā kā mēs iedomājamies, ka mēs esam pie jūras, mēs dzirdam, kā šalko ūdens un skatāmies, kā riet saule. Esam bijuši kādreiz saule pie jūras. Skaisti, ne? Tas sarkanais, tas disks, kas viņš lēnām slīd lejā. Visa tava uzmanība ir tikai šim vienam objektam. Tad tu esi pilsētā, tur ir ļoti daudz cilvēku. Viss mutuļo, visur reklāmas, visur kaut kādi kairinātāji. Un tu vairs nespēji orientēties uz to, kas tev ir, uz kur tu tā kā vēlies orientēties. Un būtībā mēs tā esam veidoti, ka redze sūta mums informāciju, tur ir tik daudz māju, cilvēku, mašīnu, ka mēs arī esam spiesti koncentrēties, kā mēs ejam cauri šim te pūlim, kur mums ir jāievēro satiksmes noteikumi. Mēs visu laiku esam tādā tā kā papildus tādā stresa stāvoklī. Lūk. Un nav jau gluži tā, ka tas viss būtu ļoti nevainīgi, jo kas mums apkārt ir? Mums apkārt ir reklāmas. Un ja mēs reklāmai piesaistām uzmanību, viņa savukārt aizvelk mūsu enerģiju un aizplūst arī mūsu naudiņu. Un cilvēkiem, viņi arī grib dzīvot, tad uz visur, kur jūs paskatīsieties pilsētā, nav praktiski iespējams no tā izvairīties. Līdzīgi ir vēl pirms kāda laika tā nebija, tagad katrā kafejnīcā par goda lietu ir televizors. Lielāks, mazāks, bet viņš visu laiku strādā. Un ja jūs pavērosiet, ja bērns nonāk šajā te vidē, pat ja nav skaņas, viņš ir absolūti piekrauts tam attēlam, kas notiek. Un tad ir vēl tā viltīga, ka nav iespējams nosēsties tā, lai tu neredzētu šo televizoru. Arī smalki izdomāts, ja? Vai arī mēs pēc darba dienas atnākam mājās, gribam atpūsties, automātiski nostrādā īkšķis, ir ietrenēts, sportiņš tāds, pārslēgt kanālus. It kā jau nav kas slikts, kādu foršu filmu, paskatīties vai raidījumu, vai šādi ziņas gribās redzēt. Vai kas jauns sportā notiks, jo tur ir mazliet tāds pozitīvs lietas, ka kāds uzvarēs. Bet tajā interesantākajā vietā, kas ir reklāmas pauze. Jā, un viņa ir krietni, viņa ir vēl vairāk orientēta uz mums, uz to redzi, viņa ātri tur lēkā krāsas, tad tur nostaigātas skaņas celiņš, viņa ir skaļāk. Un līdz ar to, notiek cīņa par to, kā piesaistīt mūsu apziņu. Mēs jau tādi tā kā zombiji. Mums pasaka, un mēs darām. Mums pasaka, un mēs darām. Ko vajag zilajiem ekrāniem, kas aiz tā visu stāv? Viņam vajag reitingus. Vairāk negatīvu ziņu, jo vairāk visādas tādas sliktas lietas, jo viņiem skatītāji, tas skaits aug, visi par to runā. Kā jau mēs runājām par šo te cilvēku dodas ciemos, un notiek kolektīvā televizoru vērošana. Mēs kā sasēžamies visi pie viena galda. Beidzot, esam sanākuši pat kopā, nekomunicējam caur draugiem vai caur Skype vai vēl kaut kā. Mēs atkal apsēžamies, ar ko mēs nodarbamies?
atkal apspriežam kaut kādus seriālus, vai to, cik viņi ir muļķīgi, vai to, cik viens vai otrs, es jau neskatos, bet tas un tas rīkojās tā un tā. Tas ir tik muļķīgi. Bet tu nesaki, nu, no vienas puses tā ir ļoti komiska situācija. Ja, nu, viņa būtu komiska, viņa nebūtu tik bēdīga. Jo vēl pirms kādiem, nu, gadiem 20 televizors nemaz nebija katrā mājā. Cikos sāka rādīt ap 5 televizoru līdz kaut kādiem panorāmu, un tad ap 9 jau viss bija cauri. Bērns 10 minūtes, viņš visu nedēļu gaidīja, lai 10 minūtes filmiņu noskatītos. Kas notiek šodien? Tad nāk bērns mājās, ieslēdz, un nu, tur viss kaut kas notiek. Un, nu, bērns jau pats par sevi ir daudz, nu, viņi strādā arī uz to, lai tā kā bērns. Un tad jūs aiziet kopā uz veikalu, pat jūs neesat bijis pie televizoru, bet jums rāda to, tas ir, tad to sauc tā un to sauc šitā. Pilnīgi, nu, viņam jau ir tāda selektīvā izvēle, viņš jau zina, kur jāpastiek rociņi, kur ieprogrammēts. Jau ir ieprogrammēts, jā, jaunais pircējs ir ieprogrammēts, jā, ja lielos vairs tā kā grūtāku, tad tos ar tiem mazajiem, nu, tātad tiek caur mazajiem. Lielie tie paši mazi, tik ilgāki. Jā, bet, nu, mēs tā kā esam, mums ir bijis tā laika, ka mēs esam pakāpeniski pieredināti pie tā. Mēs arī varam tā kā atradināties, ar mazajiem ir grūtāk. Viņi jau no pašas mācības. Jā, un ko dara vecāki? Viņi grib sev kaut kādu laiku veltīt, vai viņi ir noguruši. Paņem, jā, viņiem ir brīvs viss. Un tad ir multeņu kanāli, ir DVD, ir spēles, viss ir. Jā. Un, bet tad pāranalizēt, kāds bērns mainās arī diezgan tā. Te ir arī nu, šis te vizuālais moments, kur mums ir jāpadomā. Varbūt, ka... Un kā ir ar to televizoru? Viņš tiešām ir vajadzīgs. No otras puses, nu, ir vēl internets un ir vēl kaut kādas lietas. Bet, nu, jau arī parādās iespēja neredzēt reklāmas, pauzes, nu, apdomāt, kā to varētu. Jo tas ir ļoti liels laika zaudējums mums. To laiku, ko mēs varētu efektīvi izmantot, mēs jau konstatējam, ja mājās nav televizora, bet nu arī viesunamā. Pirmais jautājums klientam ir, vai jums ir televizors? Viņš ienāk automātiski numuriņā, viņa valodā, ne viņa valodā, iztās televizors, un viņš viņam skan, jā. Man ir televizori, man nav televīzijas. Nu, tā kā, jā, mēs nevarētu šobrīd parunāt par aktuālākajām reklāmām. Jo tas arī ir tādā tautas folklorā. Nu, par ko cilvēki runā, viņi smējās par vieniem un tiem pašiem. Nu, tā kā ir dažādi saukļi, ja? Kas nāk palīgā, ja ir galvas sāpes vai tur, nu, dažādi tur sviesta piciņas, margarīta piciņas, ja mēs visi tā kā, nu, caur šiem te mēs nevarētu piedalīties šajā diskusijā, bet aiziet bērnu uz dārziņu un pirmdienā un visi apspriež bērni to filmu, kas ir bijusi svētdien vakarā līdz pusnaktim. Te bērns izkrīt no aprites, jā. Nu kā? Mēs visi skatāmies, ja tu neskaties, kas tu tāds esi, ne? Tas arī vecākiem ir ļoti, ļoti jāpadomā. Līdzīgi arī, nu, ir jau labi pa brītiņam paskatīties visas tās lietas, bet, nu, mēģināt to ierobežot. Līdzīgi ir arī ar žurnāliem. Ja, mums tik ļoti interesanti cita privātā dzīve. Mēs jau nepērkam, mēs tikai izšķirstam. Ja? Un tad arī tas tāds. Tāds nav dzīve, tad vienkārši nav. Nav laika dzīvot, jā, mēs dzīvojam citu dzīvi. Savu dzīvi, nu jā, grūti. Jā, mēs visu enerģiju domāju, paskatoties, ka dzīvo citi, tie paši. Jā, bet līdz ko mēs paši atturējamies, ka dzīvot vajag jau tā, ka jā, tieši tā, tieši tā. Kā ir ar dzirdi? Otrs traucējušos faktors ir tas, ka mēs sākam koncentrēties uz dažādiem trokšņiem. Un iedomājieties, ja lekcijas laikā ik pa brītiņam te kāds ienāk iekšā, vai čabināt kaut kādus čipšus, tur jau vēl tas smaržas faktors nāk klāt, ja? Un tu, nu, gribot, pat ja tu centies koncentrēties, tev sanāk tā, ka kaut kas mainās. Nu, tavas domas tā kā,
nu, tu esi spiests analizēt, no kurienes nāk šis skaņas signāls. Skaņai, protams, ir arī laba lieta. Piemēram, jogā bieži vien tiek izmantot pat ļoti skaļa mūzika, lai tā kā jūs nedzirdētu nekādas blakus skaņas. Ko dara cilvēks, kas jums blakus uz šitā paklājiņa ir, ja? Lai jūs nedzirdētu tādas lietas, lai jūs netraucētu, ka tur kaut kur varbūt bikses skan, vai, nu, kā tas audums, nu, lai jūs nedzirdētu, ka kāds šķirst kaut ko apkārt, vai kāds tur skaļāk elpo, bet tas ir tikai ļoti īslaicīgi. Ja, tā stunda, pusotra jums ir veltīta, tad jūs to varētu izmantot. Un, ja jums ir iespēja savā individuālā praksē, tad jūs jau izdomāt, vai es gribat klusāku mūziku, skaļāku mūziku, kā jums tur izdomās. Ja, bet, nu, jo mūsu ķermenis ļoti nogurst no trokšņiem. Arī troksnis ir piesārņojums. Ja cilvēks visu laiku strādā ļoti trokšņainā vidē, ir kaut kāds tas līmenis, pēc kura viņš jau vairs, nu, vai nu viņš saka nedzirdēt, vai nu viņam ir kaut kādas citas problēmas, kas ir diezgan nopietni. Kā ir ar mūsu ožu un garšu? Mēs jau runājām par ķīmiskajām smaržvielām, kas ir visur, un cilvēks vairs nejūt dabu, kā puķis smaržo, jo puķis jau tiek appūstas ar speciālo smaržu. Ja? Līdzīgi ir, nu jā, un otram cilvēkam tajā pašā laikā rodas saulietība. Tad ir garšas moments, ja? Ka visiem ēdieniem jūs paskatīsies lielveikalā. Lielā daļā ir garšas pastiprinātāji. Bērns arī dabūs savus čipšus, un ēdīs. Viņš vairs neatpazīs normāli, nu, dārziņus viņš vairs neēd, augļus viņš ēd maz. Nu tā, kaut kādu konču viņš uzgrauž, kaut kāda krāsa tur bija, kaut kas bija, bet, nu, tā kā tas viss, nu, akumulējās mums. Un tas viss, nu, ir tā, ka prāts atrodas tādā hiperaktīvā stāvoklī. Viņš ir tik pārsātināts ar to, ko mēs redzam, to, ko mēs dzirdam, to, ko mēs sagaršojam un sasmažojam. Pa kur tad viņš vēl akcentēsies uz kaut kādu mūsu mērķi? Nu, aizmirstiet, jā, liekas. Tāpēc, nu, ir jāskatās. Tad ir vēl viens faktors, kas apgrūtina mūs sasniegt mērķi, ir fiziskā ķermeņa pasivitāte. Mūsu ķermenis ir tā veidots, ka viņam ir vajadzīgs noteikts kustību daudzums. Jūs ļoti labi zināt, ka, ja, piemēram, mēs traumējam kaut ko, piemēram, salaužam roku vai kāju, viņi atrodas kādu laiku ķipsī, tad pēc tam ir ļoti liels laiks nepieciešams, lai atjaunot kustības. Muskuļi atrofējas. Ja jau tu viņu neizmanto, tad tev viņi arī nevajag. Lūk. Arī jogiem bija mazliet cita veida problēma, ja tas, ka viņi pavada ļoti lielu laiku meditācijā. Un savā ziņā viņi sēž statiski un, nu, atslābināti, un, viņiem nekas nesasniegts. Vai tā, ka mēs guļam uz noguļus, arī atslābinamies. Viņi šādā pozā var pavadīt diezgan ilgu laiku, un tad viņiem ir vajadzīgi šī fiziskie dažādi vingrojumi, lai viņi tā kā atgūtu šo te trūkumu organismā, šī te fizisko kustību. Mums būtībā ir ļoti svarīgi uzturēt ķermeni labā formā. Tas, nu, ir nepieciešams, lai mūsu prāts varētu labi darboties. Bet tad, kad mums ir labi, mēs atguļamies savā dīvānā, esam pārēduši kaut ko tādu, šis tā ir tāds apātijas stāvoklis. Un jogā apātijas stāvoklis tiek vērtēts par ļoti bīstams un ļoti negatīvs. Labāk tu rīkojies un izdari kaut ko nepareizi, nekā tu tā apātiski tā sēdi un truli blēnz sienā. Tā viņš ir. Tā kā ir kādreiz domā, ja es kaut ko izdarīšu, tad būs sliktāk nekā es neizdarīšu neko. Tad jūs būsiet izdarījuši, jums būs kaut kāds rezultāts, un jums būs pamats analīzēt. Tā lūk. Nu, lūk, un sākot nodarboties ar jogu, visas maņas pastiprinās. Tāpēc jūs daudz asāk jūtat sintētiskās smaržas, neīstās garšas, jūsu
redzi, jūs sākat pamanīt, cik daudz tās reklāmas ir, jūs sākat arī tā jūtīgāk izturēties pret kaut kādām tādām lietām, tāpēc, šajā laikā, jūs var rasties kaut kādi pārsinājumi, ja, ka jūs nevarat izturēt kaut kādu rādio, jo jūs visu laiku dzirdat vienu un to pašu reklāmu. Jums tas vienkārši jau sāk traucēt, piemēram, darbā. Visi klausās rādio, nevienam it kā netraucē. Vai kolēģei ir iegādājusies vīrs, vai vīrs ir uzdāvinājis smaržas, viņi tagad tā, vai tad, kad mēs dodamies uz teātri, tur ir tāda smaržu blice, ka jūs vienkārši, jogam ir ļoti grūti aiziet uz teātri. Jā, mēs tā būt, tā kā. Tā kā te japānieši un ķīnieši ar tām respektorām maskām vienojās, jūs tādi ierodaties teātri. Vai gāzes? Jā. Starp citu, jā, līgatnes pazemes bunkurā var iegādāties gāzmaskas. Jā, ja ļoti vajag. Viņiem ir palikuši krājumi no padomu laikiem, kad tur bija tas bunkurs. Var dabūt vēl ir pieejams. Ir bērnu maskas. Mums ir. Mums arī bija, jā. Mums vajadzēja remontdarbiem, tā kā mēs iegādājāmies. Tiešām, kad biju Parīzē pēc smaržas muzeja, viņi teica, ka vairs neražo smaržas ar tam tādu televīziju, jo viņiem aizmirst, jo viņiem agrāk dzīvnieki. Jā. Un viņi mazliet tīkli sintetiskas. Jā, ir dzīvnieki, augi. Jūtīgi viņi, es piemēram, nepanesu vispār smaržas. Es mācu. Jā. Tā kā tas nozīmē, ka jogam pazūd iespēja atnākt uz kaut kādiem šādiem sabiedriskiem pasākumiem. Viņam jau jāsāk tā kā uz alu orientēties, jā, uz to pasākumu. Pēc iespējas dabiskākā vidē. Lūk. Un jūs tas sāk viss skaitināt un tracināt. Tas televīzors, ko viņi tur visu murkšķi, tas visas reklāmas, kas tur stāv, kāpēc nevar neko nopirkt. Un, jūs tā kā sākat, tā kā bišķis, sāk vārīties iekšā. Un tad vajag meklēt iespēju, atbrīvoties. Ļoti labi krīvi palīdz arī. Ja? Bet, iespējams, ka būs nepieciešams kāds laiks, kamēr, šīs sajūtas bišķiņ tā kā nomierināsies. Maltas kalpošana. Maltas kalpošana, jā, pieno patīkamais ar liederīgo. Vai liederīgais ar liederīgo? Kas jāpina vainagi? Jā. Jāpievērš, jācenšās novērst savu uzmanību, tas, ko mēs koncentrējamies uz kaut ko citu. Jācep maize. Lai gan arī saka, jā, ka tu esi tāds satrauc, tas viss pāriet uz to ēdienu, ko tu gatavo arī tā. Ja jūs sākat riktīgi dusmoties, vai gan ir citi cilvēki, kas atkal... Jāstāda. Jo ir cilvēki atkal, kuram tā darba terapija ļoti palīdz. Šķūrēt sniegs. Jā, ir sniegs, tad var šķūrēt droši. Jā, un tad ir jācenšās maksimāli pieturēties pie šī harmonijas principa, jo nedzīvojam mēs ideālos apstākļos, bet tagad ir paši labākie apstākļi, kādi var būt, jo mēs nekad nezinām, kas būs rīt. Un meklēt šo te harmoniju sevi, uzzināt, kur tu vari sevi piespiest un kur tu vari atvēlties. Varbūt, kur tu vari bišķi vairāk paciest tās smaržas, kur tieši pretēji tu izmet ārā televizoru un atbrīvojies no šī kā. Jo, ja tu jūti, ka tu ienāc mājās un instinkts nostrādā, reflekss nostrādā, tad iespējams, ka kaut kādā brīdī tu esi spiest no tā televizora atbrīvoties. Jā, kā tad ģimenes pasākumi ar kopīgu pasēdēšanu pie televīzora? Grūti. Labi. Tātad, lai sasniegt izvirzītos mērķus, ir jānoskaidro, kas ir patiesie mērķi. Un sagatavojam savu fizisko ķermeni un uzturam viņu labā formā, domājam par uzturu, domājam par atteikšanos, izvairīšanos no šīm mākslīgajām smaržvielām, meklējam savu patīkamu vidi un, tā teikt, prom no trokšņiem. Ik pa brītiņam vajag. Jo ir tā, ka cilvēkiem liekas dažreiz, ka viņi dodas mežā lasīt sēnus un nogas muļķības. Viņi dodās mežā tiešām nomierināties, paklausīties, kā putniņi dzied,
atslēgties pilnīgi no visa. Jā, galvenais, baigi neorientēties uz to mērķi, ka es gribu sasniegt pilnu grozu ar tām baravītām, jo savādāk jūs var arī gaidīt vilšanās. Lūk, ar ko tad ir labs šis otrais princips? Jo būtībā, jā, jums ir svarīgi priecāties par dzīvi, nevis nemitīgi domāt, tas ir slikti, šis ir slikti. Ir lietas, ko mēs nevaram mainīt, ir lietas, ko mēs varam mainīt. Padomāt, vai tas ir gana efektīvi vai nē. Jo, būtībā, ja mēs spējam atbrīvoties un uzstādīt sev šo te mērķi un viņu sasniegt, mēs varam atbrīvoties no ļoti daudzām problēmām savā dzīvē. Mēs varam atrast darbu, kas mums patīk, vai atrast veidu, kā savā ziņā kompensēt to, kas mums nepārāk patīk, ar to, kas mums ļoti patīk. Būt apmierināti ar to, kas notiek. Un mēs varam atrast savas prioritātes, un daudzas lietas vienkārši automātiski sāks notikt, ir daudz produktīvāk. Iedomājies, ka tev ir kaut kāds darbs, kas tev nepatīk, un tu redzi, ka blakus nodaļā atbrīvojas brīva vieta, lielā uzņēmumā, piemēram. Kāpēc nepamēģināt? Vai, kā saka, ir kolēģis, kas, ar ko ir ļoti grūti saprasties, novēli viņam veiksmi, vai viņam veicās, vai viņš dabūs savu paaugstinājumu, dodās kaut kur citur. Varbūt tās viņa spējas ir nepieciešams citur, viņš vienkārši nesaskan. Novēliet, lai viņam veicas. Tālāk. Un, jā, evolūcijas gaitā mums ir bijis tā, ka mūsu instinkti ir veidojušies un nostrādā automātiski. Diemžēl mūsu prāts nevienmēr tā automātiski nostrāda mums to mērķi, ja mums tas ir jāieliek tā kā tāds refleks. Un tā kā mēs sajūtam ienaidnieku, tad mums, vai mēs bēgam, ko kājas nes, vai tieši pretēji uzbrukam, jo dažiem labāk aizsardzība ir uzbrukums. Un tas ir tāds pirmais evolūcijas etaps, kad kad tu centies apēst to, kas ir vājāks. Tā jau ir, kāpēc vilkus sauc par meža sanitāriem, ja? Tad, kad ir kāds vājāks sugas pārstāvs, kurš tāpat aizietu bojā, viņš viņu noķer. Un līdz ar to notiek šī dabiskā izlase un uzvar stiprākais. Bet, mēs esam pārgājuši otrajā evolūcijas etapā, esam tikuši pie cilvēka ķermeņa, mums ir arī prāts, un mums viņš ir jāizmanto. Ja mēs paskatāmies, mēs runājam arī par zinātni, ka joga nav zinātne. Joga ir mazliet cita tā kā mērķi, arī izzināt pasauli, un viņam veic šos novērojumus, izmēģinājumus, un tad arī apkopo šo informāciju un izskaidro to visu kaut ko tagad arī. Tehnoloģiski ļoti plašas iespējas, un vienlaicīgi mēs arī apzināmies, ka, lai mēs izprastu lietas, mums ir nepieciešams zināms laiks. Nebūs tā, ka mēs tūlītās visu sapratīsim. Tāpēc bija šie mazie mērķi, vieglie mērķi, lai mēs pakāpeniski redzētu, ka tas tiešām darbojās, ka mēs kaut ko izdaram, ir rezultāts. Izdaram un ir rezultāts. Izmantojot visas šīs trīs lietas. Tālūk. Tādējādi mēs caur teoriju un praksi pakāpeniski paplašinām savu redzeslauku. Mēs iegūstam plašāku informāciju, to, kas mums der, paņemam sev, to, kas mums neder, atmetam. Un centies izvairīties no tādām situācijām, kur tiek provocēts mūsu instinkts. Ja ir tāda iespēja. Lai gan mēs nevaram visu dzīves situācijas paredzēt. Jā. Kaut kādā brīdī tev kaut kas notiek tāds, ko tu nekad neesi gaidījis un to arī nekad nezini. Par laimi mums nav tik daudz tās ārkārtas situācijas, bet, kad cilvēki, kuri ir bijuši karā, pie jebkura tāda lielāka trūsnīša, viņi krīt gar zemi, ja? Lai tā kā tas lādiņš viņus nesavaino. Tāpēc, ka viņiem ir tāda pieredze, viņiem ir tāds lēmumu pieņemšanas algoritms un ļoti ātri uz to dēļ.
Mēs tikpat labi varam ieprogrammēt savu prātu un rīcību rīkoties šādā veidā. Vai arī, kas mums ir vajadzīgs ārkārtas situācijas, mums tā kā mums vajag laiku. Mums nav laika analizēt situāciju. Un tam mums ir jāizdomā mehānismus, kā to izdarīt. Un arī tādus jautājumus. Lūk. Tātad, kā mēs varam saņemt un iegūt zināšanas? Ir tāds jogas algoritms. Mums vispirms ir jāizsaka vēlme saņemt zināšanas, ka mums zināšanas ir nepieciešams. Tad mēs viņas cenšamies iemācīties, iezupīt no galvas, tā kā darījām ar dzejolīšiem dažām citām lietām skolā. Jā, tad mēs viņas cenšamies apsvērt, analizēt un apspriest ar domu biedriem, jo tas, ka jums ir blakus līdzīgi domājuši cilvēki, daudzām lietām jau notiek krietni ātrāk. Vai jums ir viena pieredze, jums būs citas pieredzes blakus, jums nebūs tas viss jāizdzīvo atsevišķā dzīvē. Tad jūs viņus izanalizējat, un svarīgi ir nodot šīs zināšanas tālāk. Neturiet mums sevis. Un tikai tad, kad jūs būsiet viņus nodojuši tālāk, jūs reāli būsiet saņēmuši šīs zināšanas. Es domāju, ka mēs tādi ļoti labi, mēs jau arī sev tā kā iegūstam to, it kā dodam jums, bet tajā pašā laikā saņemam paši sev labāku to izpratni par lietām, kā tas Jo, pavērojiet, kad jūs ieiet veikalā, mums vajag maizi un pienu, kur tas atrodas pašā tālākajos stūrī. Jūs iziet caur visam veikalam, piegādat groziņu, atnākat mājās, tas ir viss kaut kas, tikai ne maizi un piens. Ja? Tātad, pāanalizēt šo situāciju. Varbūt jāuzraksta tas sarakstīņš, maizi un piens, un jāpieņem taisnas ceļš, un varbūt, ka nav jādodas uz lielveikalu, bet uz kādu mazāku veikalu, bet, ja tur ir tieši īstais produkts, tad jums jādodas un jācenšās maksimāli uz to mērķi un neļaut tiem ārējiem kairinātājiem jūs novirzīt no pareizā ceļa. Ja jūs šādi veiksmīgi būsiet izgājuši ar veikalu, jūs varbūt naciņāt līdz naudu, lai aiziet uz jogas produktu. Vienāks līdz, ne? Tā, re. Tad vēl ir tāds jautājums, mēs zinām arī sevis izzināšanu, tā kā pasaules izzināšanu apskatījām, bet mums jāpieņem arī tas, ka zinātne nekad mums nespēs atbildēt uz tādiem jautājumiem, kas mēs esam un kur mēs ejam. Tās nav tādas tveramas lietas, ko viņi nevarēs izšķērtīt. Lai gan viņu tās iespējas ar katru mirkli kļūst aizvien plašākas. Bet, joga kalno, ka visums ir neizskaidrojams ar vārdiem un jēdzieniem. Ticamāk, ka viņiem nav. Kā saka, loģika ir tikai viens no virsloģikas gadījumiem. Un nevienmēr ir loģika var izskaidrot virsloģiku. Esot virsloģika, jūs vienmēr sakat, kas ir loģika. Jo loģika nav pretrunā ar virsloģiku. Bet, lai jūs to saprast, jums ir jāsina savs prāts un jādarbojas šajā virzienā. Un jāsaka, ka virsloģija, tas ir mūsu tāds intuīcijas līmenis, kur mēs darbojamies, ka mēs jūtam, vai tas ir labs cilvēks man blakus, vai es pareizi rīkojos, vai rezultāts ir tāds vai savādāks. Un kādreiz mūsu organisms, kad viņš nebija tik pārsātināts dažādiem, tādām tā kā ķīmiskām lietām, mēs daudz vairāk varējām, pateikt par cilvēku, kas mums ir blakus. Ja, vai viņš mums melo vai saka taisnību. Mūsu ožas orgāns strādāja uz to, lai analizētu šo informāciju. Jo tad, kad cilvēks melo vai uztraucās, viņam izdalās noteikti veida hormoni. Un tas veicina sirdsdarbību, tas veicina viņa svīšanu. Un, viss kaut ko. Un līdz ar to mēs, tā kā spējām vairāk analizēt tos cilvēkus blakus. Šodien nevaram. Šodien viņš un tavs deguns. Ko? Vēlreiz? Uz dzīvību? Jā. Tas tāpat kā, agrāk
Mēs vairāk tā kā jutām savus tās dabas lietu turpinājumu. Tagad mammai iedod bērniņam, viņa nezina, ko ar viņu darīt. Neviens arī par to nerunā. Neviens arī nerunā bērnam, ja viņam nav priekšā ģimenē paraugs veselīgām sievietes un vīriešu attiecībām, viņš to atradīs kaut kur ārpus. Bet tā ārējā informācija ir, viņam pastāstīs kaut ko pavisam citu. Viņam radīsies pavisam maldīgs priekšstats, un viņš to uztvers kā absolūtu patiesību. Tāpēc, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, kas mums arī pietrūkst. Tālūk. Tātad mēs esam nonākuši vēlreiz pie otrā jogas principa, kas saka, ka visu enerģiju un apziņu jāvēl tam, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Pielietojot šo principu dzīvē, mēs attīstam prātu, atbrīvojamies no instinktiem, tuvojamies savai intuīcijai, kas ļauj mums saprast savu būtību. Tā kā atcerieties, bija mums tie 3 līmeņi instinktu, zemapziņas līmenis, tāds dzīvnieku loģikas līmenis, kurā mēs dzīvojam, atrodamies, un virsloģika, intuīcija, ar kuru mēs ik pa brīdiņam saskaramies, jo ir lietas, ko mēs nevaram vienkārši loģiski skaidrot. Ne? Un viņi visi mums ir vienlaicīgi. Ja? Pa brīdiņam nostrādā, un tad ir tas jautājums, vai tas, ko es tagad jūtu, ja tas nav loģiski, vai tās ir manas halucinācijas, vai tā ir kaut kāda atklāsme no augšas. Ja? Vai man tiešām kaut kas ir izcils atvēries, vai man tikai liekas. Jo tas arī ir, vai tas cilvēks tiešām ir ļoti īpašs, un viņš tiešām redz vairāk nekā ir, vai viņam tas vienkārši tāds viņa prāta spēlītas, ar viņu ir pavisam traki. Un tad joga šajā ziņā, tā kā viņiem piemita, tad, kad mēs paši sevi attīstam, mēs iegūstam kaut kāds īpašs spējas, viņi ar savām spējām neplātījās palāpēs. Jo tik uzskatīts, ka ir slikti izaicināt tādu nenobriedušu prātu. Tu radīsi viņam nepareizu izpratni par lietām, un savā ziņā uzņemsies savu negatīvo karmu. Piemēram, ir tāds stāsts no jogu, kad Buda praktizēja kopā ar vienu no saviem biedriem, un tad viņš devās projām, un pēc 20 gadiem viņš atgriežās un prasa, ko tu esi iemācījies? Un viņš saka, es esmu iemācījies staigāt pa ūdeni. Kā to saka? Varu pāriet no viena krasta uz otru. Kā var staigāt pa ūdeni? Un viņš tā iemācījās. Un Buda saka, jā, man tevis žēl. Te ir pārcēlis. Viņš tev būtiski par velti būtu pārcēlis pāri upei, bet tu esi iztērējis tam 20 gadus. Ja? It kā tās ir tādas spējas, kas ļoti maz cilvēkiem varētu pierast. Bet te tev pasaka, ka velti tu tos 20 gadus esi strādājis, kāda jēga, tad šlaiva ir, taču var pāriet pāri. Ja tev ir laika atplūdus rūdēt, tad taču jā, tādu tu vari, tad tu esi mācīts, tad tev ir vesels papildus spējas. Tad mums bet ir tā, ja mums jūg kopā virsloģika ar šo te zemapziņas dzīvnieku instinktu līmeni, tad jācenšas tas ir atrast. Tad mēs viņu vēl šodien nesaprotam, tad labāk neiebraukt auzās un darboties. Jo ar laiku arī jūs izkopsiet tādas spējas, ja turpināsiet praktizēt, kas parastam cilvēkam liksies absolūti neiespējami. Tā parasti nenotiek. Vai kaut ko sajust, vai saredzēt, vai, tas var būt jebkas, bet jūs būsiet, tā teikt, līdz pēdējiem, tā kā atstrādājuši to loģikas līmeni, vai varētu atkal jau pārīt nākamajā līdz tajā līmenī, jo
ja būtu, tā teikt, viens risinājums kaut kādai problēmai, piemēram, atrisinām visas veselības problēmas, vai ja būtu kaut viena zelta tabletīte, lai atbrīvot cilvēks no liekā svara, ticiet man, tas būtu pasaules bestsellers, tas cilvēku padarīts tēvus bagātu, mēs visi būtu dievi, skaisti, gudri un tā tā. Tā kā, ļoti jāizvērtē visi tie paziņojumi, mēs jums tur kundalīnī pacelsim, ja? Mēs redzam ar trešo aci un tādas lietas. Kas ir trešā acis? Vai tādā, trešā acis. Lūk. Un jāsaprot, ka tomēr pirmais jogas princips ir būtiskāks, virzoties uz savu mērķi, jo nodarot kaitējumu, un, tā teikt, ir jāsamazina apkārtējo ciešanas līdz minimumam. Un iespējams, ka būs jāatsakās no paša mērķa par labu šim te labestības principam. Jāpadomā vairāk. Šodien tas no manas puses būtu viss. Esiet sveicināti! Mani sauc Elīna. Ja arī jūs vēlaties uzzināt par dažādiem jogas veidiem un iepazīties ar jogas teoriju un praksi, aicinām jūs apmeklēt mājaslapu www.jogas.lv, kur ik viens bez maksas var apgūt jogu priekš sevis. Aicinām arī visus interesantus apmeklēt jogas nodarbības, lekcijas un seminārus. Praktiskās hatha un grija jogas nodarbības notiek katru sestdienu un svētdienu atpūtas vietā Rasa